Labdien! Tu droši vien tikko skatījies video par to, kad ir iespējams pašu spēkiem pacelt uz augšu vaigus, dabūt no dubultzodu, izlīdzināt krunkas un dabūt daudz svaigāku sejas Un šodien esmu šeit, es Marita Liepiņa kopā ar Iru Pilskalni. Un mēs parādīsim, kā mēs to mājās darām, kāda ir šī bajas procedūra, ko tu arī vari izmēģināt. Video būs īss, apmēram 10 minūtes, ja? Noteikti lūdzu noskaties līdz galam, jo beigās būs intriga tāda, kaut kas beigās priekš tevis man ir padomā īpašs, ja? Tāpēc tā ķeramies pie lietas, un tātad bajas procedūra ikdienas, kas ir vai nu katru otru dienu, vai nu katru trešo dienu, atkarībā no vecuma un no tā, kāds ir ādas stāvoklis, ja? Tātad, kam to nevar darīt? Kontraindikācijas. Ja vienmēr tādas ir, ja? To parasti neiesaka meitenēm, kas ir stāvoklī, ja? Ir kā ar tevi? Nē, no rīta vēl nebija. No rīta vēl nebija, jā, ļoti labi. Tad otrs jautājums ir par sirds stimulātoru. Viss kārtībā? Viss kārtībā nav vēl, ja? Tad lūdzu izņem ārā varbūt savus auskarus, teiksim, metāla daļas. Mēs to darām vai nu no rīta, vai nu vakarā mājās pie izlietnes. Iedomājamies, kad mēs tāt esam, mēs ar Irutai tev imitēsim, ka mēs esam mājās pie izlietnes. Tātad uzliec matu lociņu. Un lūdzu nomazgā seju vienkārši ar tīru ūdeni. Tas ir vienalga, ja vai nu mēs no rīta ceļamies augšā, tur mums ir sviedri, un izdalījušies toksīnu uz ādas, ja? Vai arī mēs to darām vakarā, kad mēs esam atnākuši mājās pēc darba. Mēs vairs nelietojam nekādus micellārus ūdeņus, neko, vairs nav nekāda vajadzība, jo mums ir detoks, kas ir pirmā procedūra, kas ir attīrīšana, kas dziļi iztīra ārā visu, kas ir ādā sakrājies. Daudz dziļāk nekā vienkārši pa virsu, jo, diemžēl, āda mums ir mūsu aizsarg orgāns, ja, un viņa uzņem visus tos vides netīrumus, kas jau no ar ko mēs ikdienā saskaramies. Ja. Tātad bajas procedūra iet kopā ar konkrēto sarunu, tas bija detoks, šeit mēs tikko redzējām, ja, un lifteris, kuru mēs ieslēdzam. Pirmā programma ir clean, ja, un sākam darboties, tātad tā ir visdrošākā, vissanākā, teiksim, tā fizioterapijas procedūra, kas pazīstama jau kopš padomu laikiem, ilgāk gadu desmitiem. Tā ir maziņa galveniskā strāva, ar kuras palīdzību, ar plusu uz mīnusu principu, mēs izvalkam no ādas ārā šos te netīrumus. Viņi ir plusi, šie te elektrodi mums pašlaik ir mīnusi. Darbojamies pa masāžas līnijām, no zoda uz ausi, no zemzoda uz ausi. Paralēli tā ionoforēzē, kas tā ir tīra, ja, paralēli ir mikrovibrācija, kas strādā kā masāže. Ja. Tātad mēs nostiprinām asinsvadus, mēs arī uzlabojam limfodrenāžu, kas jau uzreiz ļoti uzlabo gan ādas veselību, kas attiecās uz dažādiem veselības procesiem, gan arī izskatu. Ja. Pēc pirmās procedūras jau ir redzams uzlabojums, bet pēc pāris procedūrām pārsvarā cilvēki saka, ka viņiem ir pilnīgi cita sejas krāsa. Ja? Kolēģi vai draudzenes tev prasīs, kas ar tevi, tu bijusi kaut kur ārzemēs, vai atpūsties, vai tu esi labi atpūtusies, ja? Svaigi izskaties. Tas ir tas, ko var redzēt jau pēc pāris pirmajām procedūrām. Un pēc ilgākām procedūrām, ja tu nebūsi ilgi satikusi savus, teiksim, bērnus vai kādus draugus vai kolēģis, kas ilgāk nav redzējuši, bet tādi, kas tevi zina, ja, viņi teiks, tik labi izskaties, kas ar tevi noticis. Pirmā doma parasti ir tāda, ka varbūt tev ir, tu esi iemīlējusies no jauna, otrā doma varbūt, tu bijis atpūsties, ja, un trešā doma varbūt tev ir bajas, ja, beidzot. Lūk, tagad mums bija šī te mazā detoksikācijas procedūra, tagad tev vajag lūdzu to visu nomazgāt nos, jo mēs esam uz ādas virsū izvilkuši šos te netīrumus. Tātad es tev izstāstīšu vēl kāds tas procedūras gaita. Vislabāk, lai tu varētu salīdzināt un sajust mājās to rezultātu, būtu, ka to detoksikāciju un hilaronu mēs uztaisītu uz vienas puses, bet krēmu noslēgumā mēs ar otru aparātu uzliksim uz abām pusēm, ja? Lai tu vari smuki iet tālāk dienas gaitās. Tā, un mums ir arī noteikti ir jānotīra, ir lifters. Kā tu jūties? Ļoti labi. Kāda bija sajūta, kamēr es tev darīju šo procedūru?
Patīkami tā mikrovibrācija, masāžiņa. Tu jūti, teiksim, kaut kādu elektrisko sitieniņu vai? Nē, vispār nevar just. Jo tas ir tas, ka tā tehnika jau ir gājusi uz priekšu un viss ir tik komfortabli, cik vien tas var būt. Tātad otra procedūra tagad ir ar to pašu aparātu, ja, mēs taisam, tikko bija tīrīšana ārā, tagad ir mitrināšana iekšā. Princips tas pats, tikai sarums cits, šoreiz tas ir hialurona sarums, kurš ir ļoti augsti attīrīts, profesionāli, tātad tā ir vācu kosmētika, mēs zinām vāciešu kvalitāti, ja, tātad tur viss ir tā kā saka, deutsche punktuāli, ja, viss tur ir kārtībā, gan Eiropas certifikācija, gan augstā līmenī, gan profesionālai kosmētikai atbilstoši šis līmenis. Tātad mēs iestrādājam ādā dziļi hialuronu, ne tikai hialuronu, tur ir vēl citas mitrinošās vielas, bet tātad šāds te mitrinošo vielu kokteilis, kur hialurons ir viens no galvenajām sastāvdaļām. Šis konkrētais, ko es izvēlējos, tā ir priekš īres, bija priekš dāmām no 30 līdz 50, bet viņš ir lietojams visiem, bet šeit ir daudz antioksidantu iekšā. Tiem, kam ir 50 plus, tām ādām tur ir klāt vēl vitamīnu kokteils, bet arī to var lietot arī, vienkārši vajag mainīt, jā, vajag mainīt. Izlietot vienu ar antioksidantiem, pēc tam otru ar vitamīniem. Lūk, kādas sajūtas ir? Patīkami. Tātad ar tevi viss labi. Šodien ir jautājums, kāpēc es pie tevis šeit turos. Ja? Jā. Tātad, ja mēs paši taisam sev, mums ir šis te riņķis iet apkārt, bet ja mēs turamies pie otra, tad mums vajag, lai noslēdzas šī te elektriskā ķēde. Un es domāju tev rokā, lai tu pamēģinātu pati. Tātad tev jāliek 2 pirksti šeit, tā kā viņš šeit uzlikt. Ja? Un skaties, lai tev visu laiku elektrodi saskarē, un tu lēnām, velc. Tātad tas ir tiešām vienkārši izdarāms pilnīgi katram. Tās pogas ir ļoti elementāri arī saslēdzamas, viss ir labi un galvenais, ka tā regulārā darīšana, viņa tiešām dod to rezultātu, kas ir pārsteidzoši pat neticams. Iedomājies, ja tu katru dienu ietu pie kosmetologa, kur tev viņš nevis vienkārši ar rokām masātu, bet taisītu šīs te aparātu procedūras. Tas ir diezgan padārgi, 50-60 eiro par reizi, un katru otro dienu vai vienreiz nedēļā vismaz tev vajadzētu. Diez vai sanāks, gan laika ziņā, gan naudas ziņā, bet šeit tu mājās tā procedūras pašizmaksa ir 1-2 eiro, to katrs var atļauties. Tātad tā ir tiešām liela ekonomija, un tas ir tāds process, kā zobu tīrīšana, pie kā mēs pierodam. Interesanti, ka ļoti atzinīgi izsakās vīrieši. Viņi ir ļoti priecīgi par to, ka viņiem mājās ir šāds komplekts, un ļoti bieži saka, kur ir mana procedūra, un tas ir tie, kas, sieva viņam tādas procedūra, bet ir arī tādi, kas paši rīkojās, un ņem savās rokās un taisa paši. Tā parāda, man šeit ir minūtes, Tātad, uz vienu sejas pusi būs pilnībā gana. Un to, kas ir atlikums, teiksim, šeit arī ir diezgan sausa āda. Mēs to redzam, ka labi sagājas iekšā, bet to atlikumu mēs tā mājās, to es daru tā vienkārši ievelku iekšā, gan kaklā, gan kaklādā, gan šeit tātad izmasējam arī te gar ausi, kur mums ir šī limfa, kas būtu svarīgi. Lūk, tātad procedūra, tā ir pamata būtu izdarīt. Un tad mēs izmērīsim mitrumu. Mitruma līmenis tādā veselīgā ādā būtu apmēram 40 līdz 60%. Tātad izmērīsim tur, kur bija tikai ar ūdeni, kur mēs darbojāmies. Lūk, 28,7. Atceries, Un otrā pusītē, tur, kur bija hialurons, ir 52,8. Tātad viņš ir dubultojis, Un ko nozīmē tas, šajā meklī viņš ir pacelts augšā tas mitrums, Un vai tu redzi tagad šīs te arī izmaiņas, ko mēs varam redzēt šeit sejā parasti, kas ir redzams pēc pirmās reizes? Šī te, teiksim, ir jauna, cik tev gadu?
Būs 33. 33, ja. Un tātad šeit vēl mēs nevaram gaidīt pēc pirmās reizes, nezinu, mega pārvērtības, ja. Bet tas, ka šīta līnija ir savilkta uz augšu, un šeit tā kā viņš it kā lielāks ir. Tas, kas mums notiek, mums tas liftings, ja, notiek momentāli, ja. Vai tu redzi, paskaties, ja, vai, teiksim, šīta līnija, ja, tad to, ko es vēl redzu šeit, ir šī nazālā rieva, ja. Ir maķenīti mazāka. Ir mazāka. Un tas, ko, teiksim, katram jau sava lieta, ja, kas viņam ir jāapstāsta, teiksim, šīs te, kam var redzēt, kam tie plastiņas līd uz leju, kam uzreiz paceļās augšā plakstiņš, ja, un tā, nu tā būtu, teiksim, tāda divas reizes nedēļā, ja, procedūra, bet vienmēr tiek nobeigts ar kremu. Un kremu mēs šoreiz uzliksim uz abām sejas pusēm tev, tāpēc, ka es zinu, ka tev jāiet ir uz darbu. Un arī pēc hialurona vienmēr ir vajadzīgs nepieciešams uzlikt kremu, jo viņš savādāk ir tāda sajūta, ka viņš tā kā, tev ir tā sajūta, ka viņš tā kā ceļ uz augšu, un, teiksim, tas tā kā šī puse tā kā varētu. Jā, pilnīgāk liekas. Jā. Tā, un tagad tāpat pa tām pašām līnijām, tur ir pirkstu šeit arī, ja? Ar šo te, šis ir grumsters aparāts, ja, tā iestrādā iekšā to kremu. Gan tur pa visu, kur bija hialuronam, gan tajā pusē. Tātad mums ir svarīgi, kremam ir aizsarg funkcija. Šeit ir speciāli īpaša formula, kas ir aizsarg funkcija, ja, aizsarg funkcija uz to, kad, lai nelaistu mūsu ādā iekšā, ja, tos brīvos radikāļus. Un, teiksim, tāda ikdienas procedūra, tev varētu būt vienkārši tāda ātrās, šeit ir arī tāda detoksikācijas putiņas, ātri notīrīt no rīta, mazākā minūte un otra minūte ar šo te grumsteri iestrādāt tagad dienas kremu, tā kā to tagad ir dara, ja? Tātad tā būtu ātrā procedūra ikdienas. Un vakarā mēs iestrādājam nakts kremu. Vai tu varētu nokomentēt šo te grumsteri tēt? Tas ir citādāks izjūtas, kā ar to literi. Ir daudz savādāk. Viņš ļoti labi izmasē. Nu, tāds kā masāžas. Ļoti patīkami. Patīkami. Ļoti. Jā, tā ir. Nu, lūk, un tātad, kamēr ir taisa šo te procedūru līdz galam, tas, ko es gribēju pateikt, ja, ir svarīgi, ka galvenais tagad lūdzu pieraksties uz mūsu izmēģināšanu. Tātad 3 dienas tev ir šis te laiks. Tev ir 3 dienas laika, lai tu varētu atnākt izmēģināt pilnībā bez maksas. Tātad, kā mēs skaidri redzams, var sakot, ka šeit ir augstas kvalitātes šī te kosmētika un lifteri un tā tālāk, bet mēs tev aicinām izmēģināt bez maksas šā projekta ietvaros. Galvenais paspēja piereģistrēties, atstāja savu pareizu telefonu un pareizu e-pastu, lai mēs varam ar tevi sazināties, ja? Un 3 dienu laikā mēs tevi aicinām uz izmēģināšanu. Tas būtu ir beigusi. Pačām lūdzu, kā tu jūties? Šī puse liekas tāda tīra. Tīra, tāda kalpojoša? Jā. Jā, nu man arī tā sajūta tagad uz tā procedūru, viņi tiešām tagad elpo, ja. Nu, lūk, paldies Irai, ja. Paldies tev, tātad 3 dienas, tev pilnībā bez maksas, tu vari izmēģināt šo, kā tas strādā. Arī cenas nav nekāds kosmos, ja katram tas ir pa kabatai, kā es teicu, tas iznāk pa 90% lētāk kā salonos, ja. Komplekts sākās jau no pāris simtiem, tu vari sākt, viss ir atkarīgs no tā, kādā kombinācijā, kādā komplektācijā, bet tāpēc vajag izmēģināt, lai tu saprastu, kas tieši priekš tevis ir vajadzīgs, kas tieši tavai ādiņai svarīgs, ja, un tāpēc atstāja pareizu telefonu, e-pastu, un mēs tev gaidām drīz 3 dienu laikā. Atā.